Man ģimenē problēma. Nu, izstāsti, kas ir atgadījies. Man ir brālis, jā, Akselis, un viņš man bieži sit, man apbizoja. Jā. Un ko vecāki saka, redzot, ka brālis tev sit? Es jau tā īpaši nesūdzos, un dažreiz, kad pasaka, tad viņi man nenoticīs. Vēlreiz. Brālis tev sit apbižo un vecāki nenotic, lai gan tu viņiem stāsti par to, kas notiek. Tieši tā. Un kā tev šķiet, kādēļ viņi netic? Kādēļ viņi tev netic? Es daudz sogu naudu. Iespējams, ka es varbūt nemāku tā kārtīgi izstāstīt, un es no bailēm stāstu, jo pēc tam man brālis turpinās par to, ko es nododu. Brālis ir lielāks vai mazāks par tevi? Mazāks. Vienu gadu vecāks, un cik tev gadu ir? Man 15 palīdz. 15, brālim 16. Jā, tieši tā. Viņš tev dara pāri, un kā tu rīkojies, kad viņš tev sit, un ko tu vēl teici, ko apbižojies? Es sāku tagad sist pretī. Tad jau jūs kaujaties sanāk. Tad jau jūs... Nē, tad es raudu. Jā, tad tāds kaustiņš sanāk. Pasaka, viņš man vienai zobis. Viņš vienkārši varam pildu māju, tad viņš ienāk iekšā un pūks pa galvu. Tas man izklausās traki. Nē, tā. Vai tu vēlies, lai tev palīdz tādā veidā, ka pieņem šo informāciju un sūtu sociālam dienestam Bāriņpilsē informāciju par to, ka vecāki tev netic, bet brālis sit tevi? Vai tu vēlies? Jā, bet tad kā nebūtu runāt ar brāli, runāt ar tevi, tu varētu atņemt. Bet man var atņemt no ģimenes, man liekas. Tevi atņemt no ģimenes? Kā jau es atklājums ar kaut ko? Kā tu to domā? Ja es sūdzēšos, man var atņemt, vai brāli atņemt, vai es nezinu. Tad labāk jaut, lai tevi turpina sīst? Pohuj, vēdēs. Paklausies, es īsti nesaprotu, vai tu jokojies, vai tu nopietni runā? Nē, nopietni runā. Tad ir jāizdomā, kā tu ar brāli vari vienoties, ka bez sišanas jūs risinat savus konfliktus. Pasaki, viņš man vienreiz izsita viena zobu, pasaki, zobu izsita. Vienreiz jau es vinnēju viņam zobu izsita, bet tad vairāk nāk šodienā atriebās. Tad vēlreiz parunā ar vecākiem un saka, ka tu esi gatavs zinot par to. Bet viņi jau nevar tāpēc, viņiem uz pohuļu. Bet vecāki ir atbildīgi par to, lai ģimenē justos droši abi bērni. Un šobrīd izklausās, ka tev nav šī drošība ģimenē. Tā jau ir tikai ikdiena. Kāds saka ar tajā rītdienu? Es tev lūdzu informē vecākus vēlreiz par to. Nē, viņiem būs vienalga, es pazīstu jau 16 gadus. Bet kā tad, lai tev palīdzam? Varbūt, es nezinu. Blowjob. Kā es varu labāk risināt? Tā es tev arī tikko izstāstīju, kā tu vari risināt. Es nesapratu. Kas ar tev telefonu notiek? Kādēļ tu šādi krakšķēts, ko tu dari? Man kaut kas telefonam var būt problēmas, nezinu. Kāds problēmas telefonam ir? Vecs? Varbūt vecs, es nezinu, kas viņam varētu būt, Ja tu neklausies, tas tajā... Es jau nezvanīju rekur Samsungam par telefonu problēmām, jā? Es zvanīju, lai man palīdzētu. Neklausies, ja tu neklausies, ko es tev saku, tad kādi jēga sarunāties? Es klausos, Es vēlreiz nestāstīšu. Nākojam. Es dzirdu, ka tu esi gribuši mēs sarunu neturpināt, visu labi. Davai pasibaļu. Es nenācu runāt par Samsung problēmām. Kas par problēmām? Telefonam, nē. Es nenācu runāt par Samsung. Tas bija labs moments.